Laipni lūgt mūsu investīciju ideju brokastīs. Ja šī ir jūsu pirmā reize pie mums uz investīciju ideju brokastīm, ir neliela atšķirības ar to, kā mēs lietas darām un kā citas bankas dara savu lietu. Un pirmā atšķirība ir, ka mēs liekam šajās brokastīs uzsvaru uz idejām. Mēs neesam šeit, lai jums stāstītu, kas ir mazliet labāk, mazliet sliktāk un beigās neko nedarīt. Mēs esam šeit, lai izceltu tās lietas, kas notiekās, kā viņi maina mūsu skatu uz kapitāla tirgiem, kādi ir draudi, kādi ir iespējas un kādos instrumentos mēs tieši varam investēt, lai atspoguļotu mūsu tēzes šajā brīdī. Mūsu misija. Mūsu misija ir aizsargāt mūsu klientu kapitālu un atklāt izcils nākotnes idejas, vienmēr saglabājot likviditāti. Mēs vienmēr sākam mūsu brokastis ar citātu. Vai nu kāds slavens investors, vai kāds cits šajā gadījumā, tas ir viens zinātnieks, Johann Norberg, kurš uzrakstījis grāmatu Peak Human. Un šī ir grāmata par zelta laikmetiem pasaules civilizācijā. Un man nācās šo grāmatu lasīt pirms pāris nedēļām, kad es devos uz ceļojumu uz Kanādu, svinēt vienu ļoti mīļu cilvēku manā dzīvē, kam tapa 100 gadi. Un šī sieviete, kur dzima pirms 100 gadiem Indras pagastā, Jāni, kur tu esi? Indras pagastā, kara bēgļu gaitās devās uz Kanādu, tur joprojām dzīvo veseli, priecīgi, strādīgi, īsti latvieti. Un man nākās domāt par to, ko viņi ir piedzīvojusi savos 100 gados, ko tik viņi nav piedzīvojusi savos 100 gados. Un man arī nācās domāt par to, ka ir pavisam iespējams, ka nākamie 10 gadi izraisīs tikpat liels izmaiņas kā pēdējie 100 gadi. Atgriežoties uz šo grāmatu, kas ir raksturīgi par šo grāmatu, ir, ka tikai iet runa par 6 laikmetiem. Par 6 laikmetiem 2500 gada diapazonā. Kad ir tikai bijušas 6 civilizācijas, kas ir tiešām cēlušās, kas ir cēluši labklājību savā sabiedrībā, kas ir veicinājuši mākslu, zinātni. Un kā šie koncepti ir ievērti viens otrā. Un tā grāmata arī aprakstīja to, kas, diemžēl, aizved uz šīs sabiedrības sabrukumu un uz tumšākiem spēkiem, kas viņus atvietoja. Un citāts ir sekojošs. Civilizācijas plaukst, kad tās ir atvērtas pasaulē, radošumam un relatīvi brīviem tirgiem. Tās sabrūk, kad valdnieki apspiež tautu, pārspīlē militārajās kampaņās un atsakās no ideāliem un tirgus brīvības, kas tās reiz padarīja turīgus. Ņemot vērā šos vārdus, padomāju mazliet par to, kas pašlaik notiekās mūsu sabiedrībā. Mums kā aktīvi pārvaldniekiem ir svarīgi saprast virzienu un ātrumu. Un tā mēs spējam diezgan ātri piešķirties, kur mēs gribam būt, kur mēs negribam būt. Bet šie trendi, šie garie trendi notiekās arī augstākos sabiedrības līmeņos. Un kamēr es stāstīšu par mūsu tēzēm, turiet atkal prātā par to, ko mēs kā sabiedrība darām, vai mēs vairāk virzamies uz vēl zeltaināku posmu mūsu sabiedrībā vai uz tumšāku. Kas ir tie draudi, kādas tās iespējas? Es šo neatbildēšu, jums pašiem būs par šo jādomā. Labi. Veiksim uz brīdi filosofēt, runāsim par cipariem. Pagājušajā gadā mūsu vidējais rezultāts bija pie 31% pēc komisijām. Spēcīgs rezultāts konservatīvā stratēģijā mēs izsitām pie 20%, balansētā pie 31% un izaugsmes pie 40%. Šogad mums arī bija veiksmīgs sākums gadam, neskatoties uz tirgus svārstībām un kariem. Vidējais rezultāts ir pie 9%, konservatīvā stratēģijā pie 4%, balansētā pie 9%, izaugsmes pie 13%. Kā biznesa mūsu klientu skaits ir šogad izaudzis 27%, mazāk nekā pusgadu laikā, un aktīva apjoms ir cēlies 37%. Šis ir rekords skaits mūsu brokastīs, un ir jāpiemina tas, ka mums ir brīnišķīga komanda ar privātbankieriem, kas turpina stāstīt mūsu stāstu, turpina aicināt klientus pie mums un turpina kalpot saviem klientiem ar to, ka mēs spējam kopā strādāt un veidot kopīgi ļoti stipru rezultātu.
Ja mēs salīdzinājam mūsu rezultātu ar citām bankām Latvijā, un šeit mēs lietojam aktīvos pensijas fondus, jo viņiem ir tas saucamais track record, un tas arī atspoguļo, kā viņi iegulda naudu privātām personām. Mūsu rezultāti ir stipri augstāki nekā visi mūsu konkurenti Latvijā. Varētu teikt tā, mēs esam dubultojuši. Skatoties uz Eiropas fona, augšgalā ir daži pārvaldītāji, kas ir mēdzuši izveidot labāks rezultāts nekā Latvijas bankas, bet ir arī sliktāki spēlētāji. Un es nezinu, cik no jums šeit ir portfeļi pie UBS banka Šveicē. Es zinu, ka tas ir bijis vēsturiski tāds diezgan populārs variants. Mūsu rezultāti pēdējos 11 gados ir 4-kārtojuši UBS. 4-kārtojuši. Visi runā par Šveices banķieriem, lūk, Latvijā. Reiz 4 to, ko var paveikt šveicieši. Latvija var. Paldies, Matīs. Mūsu klienti, mūsu aktīvi pārvaldībā ir arī stipri cēlušies, kā es teicu, pateicoties tam, kad mums nāk jauni klienti, bet arī pateicoties tam, ka mēs esam būvējuši mūsu klientu kapitālu mūsu rezultātiem. Ar šo ciparu šeit, pie 180 miljoniem, mēs esam lielākie privāto līdzekļu pārvaldnieki Latvijā. Mēs esam maza banka, mēs esam privāta banka, bet pārvaldot klientu aktīvus, mēs esam lielāki nekā Svetbank, Sebbank, Luminor un Citadel. Un tas ir pateicoties jums. Acīm redzot, mēs kaut ko darām citādāk nekā citas bankas. Un šeit es izstāstīšu mazliet par mūsu veiksmes formulu. Pirmkārt, mums ir kritisks skatījums uz tur, kur mēs vēlamies būt un kur mēs nevēlamies būt. Ja mēs redzam situāciju, kas ir riskanta, kur visi citi ir iesaistīti, un mēs domājam, ka tas varbūt dotajā brīdī nav prātīgi, mēs tur neejam. Ja mēs redzam iespēju, ko citi vēl nav ievērojuši, kur mēs redzam kaut ko interesantu, kur mums ir iespēja ļoti labi nopelnīt, tad mēs tur skatāmies, mēs tur ejam. Mums ir rūpīgi individuāla ieguldījuma atlase. Ko tas nozīmē? Katrā tēmā ir citas iespējas ieguldīt tajā tēmā. Skatoties uz kapitāla struktūrām, skatoties uz kompānijām, katrā tēmā ir cits virziens, kā mēs varam iet, cerams ar mazāku risku un lielāku potenciālu atdevi, bet tas arī atšķirās balstoties uz mūsu klientu riska tolerances vai investīciju mērķiem. Un mēs cenšamies to optimizēt ne tikai kā pārvaldnieki, bet arī mūsu klientu portfeļos. Trešais. Izpratne par lielās naudas pozicionējumu. Kur atrodas lielā nauda un kur viņi varētu virzīties tālāk. Un šis ir svarīgi, jo sevišķi dotajā brīdī, kad ļoti daudz naudas ir koncentrēta tikai dažās idejās vai dažos tirgus sektoros, mēs zinām, ka tas beigsies. Un jautājums ir, vai mēs tagad gribam skriet pūlim līdzi tieši, kad lietas faktiski kļūs visbīstamākās, vai mēs gribam jau sev pozicionēt tur, kur citi ieradīsies. Un jā, mēs gribam būt tur, kur citi vēlāk ieradīsies. Pozīcija 4. Pozīcija izmēra noteikšana. Bieži vien investoriem var būt viena ideja, viņiem liekas interesanti, viņi saka, tā mazliet pamēģināšu, viņi ieliek mazliet kapitālu, ideja iznāk, viņi saka, vajadzēja vairāk ielikt tomēr, es jau zināju. Jā, mūsu darbs, par ko mēs darām ikdienā, ir izpētīt šīs idejas un saprast un zināt, ar kādiem apjomiem mums tur vajadzētu aiziet. Ja mēs tiešām domājam, ka šī ir spilgta ideja ar milzīgu potenciālu, kāpēc iet ar niecīgiem procentiem? Ja mēs uzsveram to ideju kā nopietnu, mēs ejam ar nopietnu naudu. Un tas ir ļoti ietekmējis mūsu izaugsmu. Jo mums ir kompānijas portfeļos, kuras ir izauguši reiz 20 pēdējos 3 gados. Reiz 20. Narratīva GPS. Kur mēs esam, kur mēs vēlamies būt, vai mēs joprojām esam uz pareizo ceļu, un ja mēs neesam, tad varbūt vajag nogriezties, varbūt vajag meklēt kaut ko jaunu. Un 4. Mēs ļaujam mūsu uzvarētājiem turpināt uzvarēt.
Akadēmiskos pētījumos daudzreiz runāt par tirgiem un ka tirgi vienmēr atgriežas uz vidējo līmeni. Tas ir varbūt saistībā ar tirgiem, bet mēs neieguldam tirgos. Mēs ieguldam kompānijās. Un pēc mūsu pieredzes, un arī šo liecina vēsturiskie dati biržā, kad lielākie ienākumi nāk tieši no labām kompānijām, kas turpina uzvarēt. Padomājiet par skolu. Ja? Vai ir tā, ka slikts students tūlīt kļūst gudrāks par tiem, kas ir centušies, piestrādājuši un turpina veikt labas atzīmes? Mēs cenšamies atrast tādas kompānijas, kas ir vai nu maz novērtētas, kam ir iespēja uz izaugsmu, vai tām kompānijām, kas ir vienkārši pasaules klases tajā, ko viņi dara, un viņam joprojām ir iespēja krietni augt nākotnē. Par ko mēs runājam iepriekšējās brokastīs? Iepriekšējās brokastīs bija 29. janvārī. Mēs runājam par Eiropu. Mēs runājam par to, ka Eiropā ir liels potenciāls, balstoties uz fiskālo patēriņu, balstoties uz ieguldījumiem aizsardzībā, cerams ar regulācijas samazināšanu un kopējo kapitāla tirgu izveidi. Un mēs izvēlējāmies mūsu instrumentu, tādu Alkin European Opportunities fondu. Viņš par nulēm. Un teikšu godīgi, šis lielākais iemesls, kāpēc šī kompānija par nulēm, ir dēļ tam, kad Trumps sāka karu ar Irānu. Un tas skar Eiropu ziņā, kad mēs esam importētāji no Persijas līča rajona, sevišķi ar dabasgāzi. Un ar to neskaidrību ir bijis grūti Eiropai turpināt savu augšupceļu akcijas tirgos. Nākamā pozīcija bija Orion Resource Equities fonds. Šis ir fonds, kas iegulda zelta un sudraba iegādes kompānijās, kā arī citās metāla kompānijās, litijā, piemēram. Un tā neskaidrība, kas ir izraisījusies ar uzbrukumu Irānai, ir sekojoša. Ja enerģētikas cenas celsies, visticamāk varētu iestāties pasaules krīze, ekonomiskā krīze. Ja būs krīze, ir relatīvi mazāks pieprasījums priekš preču tirgiem, un tāpēc tā neskaidrība ir izraisījusi tādu mazu mīnus pagaidām pēdējos 4 mēnešos. Mēs neesam satraukti. Un trešā pozīcija bija kompānija, kas saucās Source Energy Services. Šī ir kompānija, kas ir otrais derivatīvs uz enerģētikas cenām, jo viņiem ir loģistikas tīkls Kanādas rietumos, kur pašlaik jaudīgi attīst naftas un dabasgāzes iegādes biznesu ar skatu to eksportēt uz Āziju. Agrāk Kanāda eksportēja visu savu naftu un dabasgāzi uz Ameriku. Tās attiecības ir bijušas apgrūtināts, un Kanāda redz, ka viņi nevar vairs atļauties tikai būt atkarīgi uz vienu partneri un kā vajag skatīties plašāk pasaulē. Un Source Energy Services būs viens no lielākajiem ieguvējiem šajā tēzē. Šī kompānija mums jau ir reiz 4, kopš mēs sākam viņu pirkt pirms vairākiem gadiem, un joprojām uzskatām, ka varēsim dubultot savu naudu, jo viņi vienkārši ir smieklīgi lēta. Un tā ir kompānija ar īstiem ienākumiem. Hormuza šaurums ir slēgts. Es strādāju šajā nozarē 25 gadus, un praktiski no pirmās dienas, ko man minēja pieredzējuši traderi pie Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, bija, kad lielākais drauds pasaules ekonomikai, par ko daudz nerunā un daudz nezina, protams, ir, ja aizvērt Hormuza šaurumu. Visiem tas bija skaidrs, visi par to baidījās. Bija pāris reizes, kad varbūt tas varētu notikties, tas nekad nenotikās. Tagad tas ir noticies, un es teikšu godīgi, pēc tirgus cenas dinamikas izliekās, ka visiem ir vienalga. Jā, naftas cenas ir mazliet kāpušas, likvidās dabasgāzes cenas ir kāpušas, bet ne tuvu tam, lai atspoguļotu šo draudu. Un kāpēc tā varētu būt? Mēs arvien vairāk dzīvojam digitālā pasaulē, mēs dzīvojam digitālā mākonī. Mums ir ļoti maz saprašana, izņemot, ja kāds strādā loģistikā, kā preces, kā izēvielas, kā enerģētika kustās ap pasauli. Un jā, varbūt cenas aug, bet zinu, ko es tik un tā var atļauties, bet mēs vēl neesam sapratuši to dinamiku, kad mēs nevaram kaut ko dabūt. Vienalga, ja tev nauda ir kabatā, tu vienkārši fiziski nevar to dabūt. Un mēs tuvojamies tādam draudam. Hormuza šaurums, 33 km.
kas sanāk apmēram no šejienes līdz Salaspilī. Ja? Tas nav daudz. Tomēr 25% no pasaules naftas, kas ceļo pār lieliem ūdeņiem, iziet caur šo šaurumu. 200% no dabasgāzes iet caur šo šaurumu. Pasaules lielākā dabasgāzes lauks ir šeit, saucās The North Field, ko dala Irāna un Katāra. Un šī dabasgāze netiek ārā. Saistībā ar dabasgāzi ir bijis uzbūvēta milzīga mākslīgā apmēslošanas industrija Persijas līcī. Kāpēc? Pirms 100 gadiem izveidoja tādu procesu, saucās Haber-Bosch procesu, kur var dabūt nitroģēnu no dabasgāzes. Un tā ir bijis viena, es nezinu, cik no jums par šo dzirdējuši, bet tas ir viens atklājums, ķīmijas maģija, kas ir ļāvusi uzplaukt pasaules iedzīvotāju skaitam. Tas ir būtiski pacēls mūsu ražīgumu lauksaimniecībā vairāk nekā jebkāda iepriekš cilvēks vēsturē. Un tad līdz ar to, lai izmantot šo procesu, ir izdevīgi iegādāties šo dabasgāzi par lētām cenām un tur uz vietas viņu pārstrādāt uz šo mākslīgo apmēslošanu. Un viņi netiek ārā. 30%. 30%. Un arī metanols, kas ir nepieciešams neskaitāmiem industriāliem procesiem. Tātad enerģētika ir ierobežota, mums spēja sevi barot ir ierobežota, un mums spēja lietas būvēt ir ierobežota. Sīkums. Un kāds atspoguļojas uz Eiropu? Mēs dzīvojam Eiropā. Persijas līcis ir tālu prom. Kāds sakars ir Eiropa? Eiropā pēdējo reizi, kad bija krīze, kas saistījās ar enerģētiku, un diemžēl šīs krīzes sāk atkārtoties, vai ne? Tā kā, ja notiekās vienreiz, nepaveicās, nākamo reizi, tiešām nepaveicās, trešo reizi mums jau jāsāk saprast, ka varbūt šis vienkārši turpināsies un kaut ko jādara lietas labā. Un kad bija krīze, kad Putins iebruka Ukrainā, pilnveidu uzbrukumā Ukrainā 22. gadā, dabasgāzes cenas uzliesmoja. Un Eiropa steidzot sadarbojas ar partneriem, lai importētu likvīdo dabasgāzi, lai būtu dabasgāze Eiropā. Un tie bija diezgan traki apstākļi. Un ja mēs skatāmies uz tur, kur mēs esam šodien, kur mēs būsim rīt, laikam, vai parīt, būs tehniski neiespējams. Ko tas nozīmē tehniski? Tas nozīmē, ka kuģi pienāk, mēs izpumpējam to likvīdo gāzi, mēs viņu pārstrādājam parastā gāzē, ieliekam krātuvēs, sūtam caur tīkliem, būs neiespējams uzbūvēt vairāk nekā 55% mūsu cerēto rezervu uz ziemu. Cik par šo runā? Neviens. Ja šis ilgs vēl mēnesi, ja mēs netiksim pie tās dabasgāzes, kas nāk no Katāras, tad mums būs mazāk nekā 45% no mūsu cerētās rezerves. Un tāda mums ir vienkārši jācer, bet tā nav stratēģija. International Energy Agency, starptautiskā enerģētikas aģentūra, konstatē, ka šī krīze, kas skar tieši naftas tirgus, ir lielāka nekā visas iepriekšējās lielās krīzes. Naftas cena ir mazliet plusos, bet mēs to pēc būtības nejūtam pašlaik. Šajos gadījumos naftas cenas uzlidoja krietni vairāk nekā viņas uzlidojuši tagad. Un ja runā par to, ka naftas cenas celsies un būs saucamais demand destruction, kad jo augstāks naftas cena, jo mazāk ir tendence pirkt naftu, tas līmenis nav 100, tas līmenis būtu pie kādiem 200 par barelu. Tā kā mēs pat neesam tuvi tādai krīzes situācijai. Un tātad ir tāds dīvains posms, kad visiem ir skaidrs, ka tas, kas notiekās, nav pavisam pozitīvi, bet nav tik slikti. Un varbūt tas ir līdzīgs, kad sākās Covid. Un kad ķīnieši slimoja, ķīnieši, daudz. Ja? Bet tad parādījās Itālijā. Tad pagaidi, Itāļi tagad slimo. Un tad Tom Hanksam bija Covid. Un tagad tā lieta bija nopietna. Es nezinu, kad būs tas Tom Hanks mirklis, bet es teiktu, mēs tam drīzāk tuvojamies nekā atkāpamies no tā.
Inventāri krīt, un kamēr netiek piepildīti, viņi turpinās krist. Un, ja domā par inventāru, varbūt nāk prātā kaut kāda liela muca, un tur ir nafta, un viss ir kārtībā, bet nē. Tā inventāra sistēma saistās ar to, cik ir nafta caurulēs, kāds ir nepieciešamais spiediens, lai tā sistēma strādātu efektīvi. Un, kad saka, ka joprojām mums ir 7,6 miljardi bareli, tas ir daudz. Un jā, tas ir daudz. Bet mēs nevaram krist zem 6,8 bareliem, citādāk tā sistēma nestrādā. Tātad mums tas īstais papildus kvantums, kas ir nepieciešams, kas var mūs uzturēt šajā krīzes gadījumā, ir krietni mazāks nekā mēs to iedomājamies. Un tie cipari ir maldinoši. Un jau valsts sāk īstenot ārkārtas pasākumus. Filipīnā jau daudz kas notiekās, viņi ir enerģētikas importētājs. Ēģiptē nedrīkst lietot elektrību pēc 9 vakarā. Tas būs forši tagad vasarā, kad tur būs 45 grādi. Eiropā arī ir sākuši ierobežot vai palīdzēt patērētājiem. Austrālijā raktuvēs nevar dabūt dīzeli. Ja, nav tikai nafta, tur ir visi tie produkti, kas tiek pārstrādāti. Ir starpības ar stock and flow. Ja, jautājums ir, cik, jo ja tev ir tā muca, kas ir milzīga, bet ir tikai mazs caurumiņš, tāds mazās strūkliņš, tu vienkārši nevari tikt tik ātri pie viņa, kā tas ir nepieciešams. Un viena lieta, es teikšu godīgi, kas ir palīdzējis pasaulē, ir Ķīna. Jo Ķīnai jau bija lielas rezerves, un šajā laikā Ķīna ir pirkusi patēriņš pasaulē ir apmēram 104 miljonu dienā, bareli dienā. Un Ķīna ir atkāpusies no kādiem 4 miljoniem bareliem. Ja Ķīna turpinātu pirkt tajā pašā apjomā, kā viņi pirkuši iepriekš, tad naftas cena būtu krietni augstāka. Un tad jautājums ir, cik ilgi Ķīna lietos savu inventāru, pirms viņi atkal sāks pirkt. Un jā, Ķīna runā tagad par to, kad viņiem ir šīs preces, bet viņiem ir jānodrošina to, ka viņi var tās piegādāt saviem iedzīvotājiem, savai industrijai. Un tas arī saistās ar industriāliem metāliem, ar varu, ar apmēslošanu. Eiropa arī par to domā. Ja mēs nevaram dabūt apmēslošanu no Katāras, tad mums pašiem ir jāsaglabā, mums jābūvē savs inventārs. Un tad šie ir tādi signāli par to, kā mainās pasaule. Mēs mainām no to, ka viss, kas ir pieejams, kad veikals ir atvērts 24/7, 7 dienas nedēļā, uz to, ka vienalga, cik tev ir nauda kabatā, tu vienkārši netiec klāt. Un viņi sāk, un ar katru reizi, kad ir šāds pārtraukums, kad ir šāda grūtība dabūt to, kas tev ir nepieciešams, jo vairāk tev būs tendence uzbūvēt inventāru. Kad sākās Covid, cilvēki pirka toilets papīru. Ja? Iedomājieties to, bet pasaules mērogā. Ar miljardiem un miljardiem, kas tiek izterēti šīm precēm, lai tikai būtu rezerves. Un tas pieprasījums, kas ir nepieciešams, plus tās rezerves būvēšana, liks milzīgu spiedienu uz cenām. Un to jau sākam redzēt, kad Amerikā pašlaik tā tendence uz inflāciju, kad uz novembri, kad būs vēlēšanas Amerikā, jau tuvojās 5,2%. Tas ir daudz, un tas Trumpam nemaz nav izdevīgi. Un irānieši to zina. Tātad vai viņiem ir steigi kaut ko mainīt? Diez vai. Redzēsim. Un ja mēs skatāmies uz vēsturiskiem inflācijas vilniem, viennozīmīgi lielākais bija 70. gados, kad bija karš ar Izraēlu, un tad Arābu valsts pārtrauc pārdot naftu rietumiem, tad atkal viss nomierinājās, tad bija revolūcija Irānā, tad bija nākamais vilns. Mēs sekojam diezgan līdzīgam grafikam. Vai situācijas ir tieši tādas pašas? Nē, vai viņas ir līdzīgas? Un neskatīties uz šo draudu, manuprāt, kā investors, būtu ļoti naīvi. Tas nenozīmē, ka šis notiksies, bet tas ir iespējams. Un tas būtu ļoti citādāk, nekā kā mēs esam dzīvojuši ilgu laiku. Kas ir svarīgi kapitāla tirgos? Likmes. Likmes ir svarīgas. Tas nocino, cik maksā ieguldīt lietās, tas nocino parādus. Un likmes Amerikā aug, garās likmes, ko centrālās bankas nevar kontrolēt. Viņas var kontrolēt īsās likmes, viņas nevar kontrolēt garās likmes.
Un garāks likums atkal aug. Un tas ir vienkārši, lai atspoguļotu inflācijas risks nākotnē. Jo, ja tev ir fiksēts ienesīgums, tu vēlies vismaz pārspēt inflāciju. Un, ja tev ir šaubas, kad inflācija augs, vai tu domā, ka inflācija augs, tad ir nepieciešama augstāka likuma garos parādu papīros, lai par to kompensētu. Tātad likums arī aug. Kā jutās patērētājs? Tas ir diezgan loģiski, ja ar katru dolāru, ko tu patērē, jo šī aptauja ir no Amerikas, University of Michigan Consumer Sentiment Index, ja tu jūties, ka katrs dolārs, ko tu tērē, tu saņem mazāk pretī, vai tu jūties labi vai nepārāk labi? Nepārāk labi. Patērētājs jau tagad jūt inflāciju. Un nekas nav sācies. Viņš jau tagad jūt. Un tas atspoguļo uz Trumpa reitingiem. Tagad ir pie 55% iespēja, ka Trumps zaudēs gan House of Representatives, gan Senātu. Viņam zaudēt House of Representatives, tas būtu puslīdz normāli. Daudzreiz, kad prezidents tiek ievēlēts, ir daudz solījumu, tā kā viss būs labi, būs zelta posms mūsu valstī, un tad 2 gadus vēlāk daudz tas nav izpildīts. Cilvēks saka, man sāk šis čeks riepties, balsošu par tiem otriem. Tas ir normāli, kad prezidenta partija zaudē vietas valdībā midtermos. Bet Trumps bija diezgan pārliecināts, ka viņš paturēs Senātu, bet izskatās, ka tas tagad ir apdraudēts. Un kas varētu notikties ar šo? No vienas puses cilvēki varētu teikt, tas ir labi. Viņi var ierobežot Trumpu, viņi turēs pie lietas, varbūt tur būs kaut kāda impeachment procedūra. Demokrātiem atkal būs spēks, viņi jutīsies, kad tauta viņus atbalsta, un viņi parādīs tam Trumpam. Bet varbūt ir cits variants. Vai jūs teikt, ka Trumps drīzāk ir prognozējams vai neprognozējams? Neprognozējams. Un vai jūs kaut kur lasat laikrakstos, kad kāds runā par midterm vēlēšanām Amerikā, kad varētu vispārīgi nebūt vēlēšanas? Iedomājieties, vai Trumpam patīk zaudēt? Nē. Ja viņš redzēs, kad ir nulli varbūtība, kad viņu atkal ievēlēs, kad ir liela varbūtība, ka viņš zaudēs gan Senātu, gan House of Representatives, un līdz ar to būs nespējīgs savos nākamos 2 gados, varbūt tur varētu būt kaut kāds draudz demokrātijai un būt pat daudz bīstam šajā brīdī rīkot vēlēšanas. Vai tas ir absurdi? 100% tas ir absurdi. Bet vai tas var notikties? Varbūt. Tā kā tie draudi un par to, ko mēs sagaidām no mūsu sabiedrības un kas mums liekas, kas ir garantēts, dotajā brīdī tiek apšaubīts. Un es zinu, ka neviens cits par šo nerunā, bet mūsu darbs ir par šīm lietām domāt un būt gatavi rīcībai, ja mēs redzam, ka tas sāk īstenoties, vai ja tā varbūtība sāk pacelties, ka tas varētu īstenoties. Kā tirgus reaģējis uz hormūzu šaurumu slēgšanu? Tirgi ir urā. Pusvadītāji, semiconductors, computer chips, viss ir milzīgā sajūsmā par mākslīgo intelektu. Un šī nozara, kas ir viena no cikliskākām nozarēm, kas nozīmē, ka ir pieprasījums, viņi pārbūvē kapacitāti, tad cenas nogāžās, tad atkal pārbūvē kapacitāti, kas ir super ciklis. Tagad viss saka, cikls ir beidzies, tikai būs milzīgs pieprasījums uz mūžu un pērkam, cik varam no šīm kompānijām. Tas vienmēr beidzās slikti, bet pagaidām viņas lido. Kas vēl lido? Lielās amerikāņu tech kompānijas, saucamies Mag 7, Nvidia. Nvidia ir arī daļa no šī indeksa. Microsoft, Facebook, Apple, Amazon. Viņiem diezgan labi klājās, un enerģētikas kompānijām labi klājās, tajā augstākām naftas cenām. Un faktiski peļņas prognozes Amerikas biržās ir cēlušās ļoti iespaidīgā līmenī. Līmenī, kas tipiski tikai tiek piedzīvots pēc tam, kad mēs izējām no recesijām. Kad viss ir bijis ļoti slikti un pat, ja ir mazliet labi, tad ir milzīga atšķirība. Bet tagad tas fons ir bijis diezgan pozitīvs, un tagad tā kā pakāp tam pa virs. Un tas ir ļoti reti. Un kāpēc tas varētu tā būt? Vai tiešām viss ir tik brīnišķīgi, vai viss ir tik super? Redzēsim, bet pārsvarā tās prognozes ir bijis paceltas dēļ pusvadītāju kompānijām un enerģētikas kompānijām. Tad neiet runa par ekonomiku kā tādu vai biržu kā tādu.
tie ir divi konkrēti segmenti. Jā, šeit ir naftas cena, ir izaugusi kaut 50%. Bet, ja skatās uz šiem diviem sektoriem, kas pašlaik ir visveiksmīgākie tirgos kopš gada sākuma, informācijas tehnoloģija ir milzīgā koncentrācijā, enerģētika joprojām ir niecīgā koncentrācijā. Atkal, kā es minēju, cilvēki nepievērš uzmanību. Neskatoties uz to, ka jau bijis cenas izaugums, pārsvarā skatoties objektīvi, nepievērš uzmanību. Un mums arī bijis, mums jau kādu laiku ir ekspozīcija uz naftas kompānijām, ņemot vērā, kad mēs saredzējām, kad būtu šāds risks. Un mums bija diezgan veiksmīga ekspozīcija. Tenaz Energy, kas mūsu lielākā ekspozīcija portfeļos, ir plus 116%. Valour Energy, tā ir kompānija, kas iegādājās naftu Taizemē, kas kalpo Āzijas tirgumu un ir viens no lielākajiem ieguvējiem no Hormūza šauruma aizvēršanas, ir plus kāds 50%. Un tā kompānija, ko es minēju, nabagais Source Energy Services, viņiem nebija super atskaita pirmā ceturksnī, bet atkal tu neieguldi to, kas ir noticies pagātnē, tu ieguldi to, kas noticies nākotnē. Un šeit mēs neuztraucamies. Un vai būs miers? Es nezinu. Vai ja tu vēlies noslēgt mieru līgumu ar kādu, vai pirmā lieta, ko tu viņam dari, ir atkal iedot pa muti? Es nezinu. Bet tas, kas notiekās Amerikā. Runā, cik viņi ir lieli draugi, un tūlīt būs, un tad vienkārši pļaukš. Un tad atkal solis uz apakaļ. Šorīt atkal bija ziņas par to, ka Amerikas raķetes trāpa Irānai. Par pusvadītājiem, par mākslīgo intelektu. Lielākās kompānijas pasaulē veic milzīgas investīcijas datacentros. Milzīgas investīcijas. Un tas parādās pusvadītāju kompāniju peļņā. Un pārsvarā, ja šīs Amerikas tehnoloģijas kompānijas agrāk strādāja uz tādu saucamo asset light model, kad viņiem nebija baigi jāiegulda fiziskās iekārtēs, un nāca brīvā nauda, ar to brīvo naudas plūsmu viņi ir atpirkt savas akcijas, kas likt vēl augstāku spiedienu uz cenām. Tagad viņi lieto visu savu pieejamo naudu, un vēl vairāk viņi tagad iet uz obligācijas tirgiem, lai finansētu šo avantūru ar datacentriem un mākslīgo intelektu. Bet kas ir interesanti, un vienmēr ir to, ko tu redzi un ko tu lasi, jā, peļņa augs, tas ir super. Bet, ja tu skaties mazliet dziļāk, tas kādreiz parāda citu stāstu. Un pagājušajā ceturksnī lielām Amerikas tehnoloģijas kompānijām bija lieliski peļņas rādītāji. Bet, ja skatās sīkāk, trešdaļa no tās peļņas nāca no tā, kad viņa investīcijas mākslīgās intelekta kompānijās, tā cenošana izauga. Jo katru reizi, kad kompānija dabūna jaunu finansēšanu, tad maina to cenu no tur, kur bija iepriekšējā finansēšana, uz turien, kur ir jaunā finansēšana. Un tas parādījās, ka šī cenu izmaiņa OpenAI valuācijā, Anthropic valuācijā izraisīs gandrīz $50 miljardu peļņu šīm lielām tehnoloģijas kompānijām. Un ko viņas dara? Viņas vienkārši saka, mēs ieguldīsim jūsu projektā, jā, un tad tā nauda, ko viņi dabūna, ir tā nauda, ko tie otrie rāda kā savu apgrozījumu. Apgrozījums strauji aug. Tā kā visi vinē, bet neviens vēl nezina, kurš ko pelnīs. Neviens nezina, kur būs tā īstā peļņa. Bet notiek šis interesantais dances. Bet kāpēc šis dances ir svarīgs un kā tas atspoguļojas uz tirgiem kā tādiem, ir tas, ka šie 49 miljardi, sauksim 50 miljardus, vidējai Amerikas lielai tehnoloģijas kompānijai, vidējai Mag 7 kompānijai, peļņas reizinātājs ir 30. Ko tas nozīmē? Ja 1/3 no viņa peļņas nāk no šo gadījumu, kas ir pateicoties akcijas cenas izmaiņām mākslīgā intelekta sektorā, tas īsti nesaistās ar viņu pamat biznesu. Bet tirgi tik un tā liek reizinātāju uz šo akcijas kāpumu, uz šo mākslīgo intelekta akcijas kāpumu. Un reizinātāji tā ir maģiska lieta. Jo ko tas dara?
ja tas paņem šos 50 miljardus, tas nav sīkums, tā nav maza nauda, bet viņas reizina reiz 30. So šie nopelnītie, šeit nekāda peļņa nav, tā ir vienkārši pārvērtēšana. Šis nesaistās ar īstu naudu. Šī pārvērtēšana par 50 miljardiem ir izraisījusi pārvērtēšanu lielās tehnoloģijas kompānijās, kas ir ekvivalents uz 1,5 triljoniem. Bet visiem labi. Sīkums. 1,5 triljoni par to, kad kāds teica, jā, es maksāšu vairāk par šo akciju, kas netirgojās publiskos tirgos. Ja? Tas var līdzīgi man teikt, kā labi, šī glāze, es iepriekš viņi maksāja 10 eiro, es tagad maksāšu 100 eiro. Līdz ar to, cik šeit ir glāzes, reiz 10, baigā pēļņa. Izklausās smieklīgi, ne? Bet tas, kas notiekās. Un valuācijas parametri Amerikā ir izstieptā līmenī. Viņas ir krietni augstāk nekā vidējais. Un pārsvarā pasaulē akcijas cenas ir tirgos ar diezgan augstiem reizinātājiem. Mēs redzam iespējas Eiropā. Eiropā ir mazāks reizinātājs. Ja skatāmies uz koncentrācijām, kad ir bijuši kaut kādi burbuļi, tipiski tas līmenis ir bijis kā 40% koncentrācija vienā nozarē. Tas notikās, kad Amerikā bija savas inovatīvās kompānijas, kas saucās Nifty 50, kuras dominēs pasauli. Un tad vienā brīdī akcijām negāja tik labi. Tas notikās Japānā, tas notikās .com boomā. Mēs esam tagad šeit. Bet, protams, šis turpināsies mūžīgi. Bet, ja ne, pārsvarā investori nav tam pozicionēti. Visi vienkārši tic tam, ko viņi grib ticēt, un kamēr visi iet uz augšu, viss ir labi. Diez vai. Bet kas ir skaidrs, ir pat šī mākslīgā nauda tiks tērēt. Būs milzīgas investīcijas datu centros un tā infrastruktūrā, kas ir nepieciešama, lai viņiem piegādātu elektrību. Un tie apjomi ir dulli. Šeit ir esošais tech capex, un salīdzinājumā ar to, kad izbūvēja internetu, starpštatu lielceļu sistēmu, kad tika uz mēnesi, elektrību, Manhattans projekts, kas izveidoja atombumbu. Ja, tie apjomi ir milzīgi. Un daudz no tiem izaicinājumiem, kas mums ir kā sabiedrība, viņi ir tik lieli, kad privātais sektors pats nespēja viņus nokārtot un viņus nofinansēt. Un līdz ar to būs lielāka un lielāka tendence, kad valsts arī tērē. Un Ķīna jau šo ir pierādījusi. Ķīna jau sen tērē, lai būvētu savu industriālo ekonomiku, un tagad Vācija to sāks darīt, un Lielbritānija, un Amerika. Un tātad ir jau daudz naudu, kas grozās, kas iegulda lietās, un valdības arī pataisa to kaudzi ar vienu lielāku. Šeit ir ideja, kā attīstās, kad mēs esam ieguldījuši 9 triljonus pēdējos 7 gados zaļā enerģētikā, turpinam ieguldīt klasiskās enerģētikas iegādē, un apjomi, kas iet datu centros, arī strauji aug. Ja mēs saliekam kopā 3 lielākās tēzes, kas būs uz nākamajiem vismaz 5 gadiem, kas ir mākslīgais intelekts, atjaunojamā enerģija un aizsardzība, tie cipari ir kosmosā. Milzīgi ieguldījumi 7 triljoni, kas pēc būtības dubultosies 5 gadu laikā. Un kā es minēju iepriekš, mums vienmēr svarīgi zināt, kur mēs esam, lai mēs varam sev pozicionēt tur, kur mēs gribam būt un negribētu būt. Un, ja mēs skatāmies uz to, kad likums iet uz augšu, kad peļņas prognoze iet uz augšu, tad mēs viennozīmīgi esam šeit. Mēs esam boom ciklā. Sekos kaut kas diezgan drausmīgs, bet pagaidām esam šeit. Un tajā tirgus posmā var visvairāk nopelnīt tieši preču tirgos. Un tur mēs arī esam. Tātad, kur ir atrodams iespējas? Pirmā ideja – alumīnijas. Alumīnijas ir otrais visvairāk lietotais metāls pasaulē pēc tērauda. Un alumīnijas ir nozīmīgs, jo viņš tiek arvien vēl vairāk izmantots tieši aizsardzības sfērā. Un, ja mēs padomājam, kas ir alumīnijas, alumīnijas pēc būtības ir fiziska elektrība.
lai veidotu alumīniju, ir nepieciešams milzīgs kvantums ar enerģiju. Un pārsvarā būvē šīs alumīnijas pārstrādes fabrikas tur, kur ir pieejama droša un lēta elektrība. Kur ir droša un lēta elektrība? Un šeit ir alumīnijas cenas, kas ir uzliesmojušās. Ķīna, kas vēlās nodrošināt, ka viņai vienmēr būs, kas viņai ir vajadzīgs, un plus eksportēt tos papildus kvantums, ir lielākais ražotājs. Krievija ir liels ražotājs. Norvēģija, jā, daudz lēta enerģija. Kanāda, daudz lēta enerģija. Bahreina, Persijas līcis, daudz lēta enerģija. Emirāti, Persijas līcis, daudz lēta enerģija. Šis karš arī skar alumīniju. Bet vai kāds par to runā? Nē. Bet to var redzēt alumīnija cenās. Viena lieta, kas ir nozīmīga, ir tas, ka Ķīna katru reizi, kad bija iespēja nopelnīt uz kaut kādu industriālo procesu, Ķīna atkal ieguldīt, un tad tās maržas atkal sarūkt. Bet Ķīnas valdības jaunais plāns, saucās anti-involution, ir tas, ka viņi beidz būvēt papildus kapacitāti un liek lielāku uzsvaru uz augstākām maržām. Un tātad dotos apstākļos, kad varētu it kā būvēt vēl kapacitāti alumīnijā, Ķīna saka, mēs tā vairs nedarīsim. Bet tirgi ir pieraduši, ka tas notiek. Ja? Tā kā, viņi saka, gan jau Ķīna būvēs vairāk kapacitāti, tāpēc es negribu ieguldīt. Redzēsim, vai būvēs vai nē. Manuprāt, viņi nebūvēs. Kāpēc? Jo viņiem ir šī valdības programma, un tur ir diezgan izdevīgi sekot to, ko valdība tev nosaka. Izdevīgi vai bīstam to nedarīt. Un otrā lieta ir, ka ar augstākām enerģētikas cenām tas arī pataisa to pasākumu mazliet dārgāk. Nevis mazliet, krietni dārgāk. Tātad, ja nenāks papildus kapacitāte no Ķīnas, tā aina varētu kļūt krietni interesantāk tiem, kas spēj to piegādāt rietumu tirgiem, kur nav ierobežota ar Hormūza šaurumu. Un tā arī ir Amerikā, kad viena no Trumpa programmām ir, ka viņš grib, lai būvē Amerikā. Un tāpēc ir tarifi uz alumīnijas, 50%. Un dažos gadījumos cilvēki ir sapraši to mudinājumu, izvērtējuši to kā labu biznesa iespēju un to īstenojuši. Un mums ir viena kompānija, kas būvēs jaunu alumīnijas pārstrādes fabriku, kas tūlīt sāks ražot. Viņa saucās Century Aluminum. Un mūsuprāt, šī kompānija ar jauno ražošanas kapacitāti, ar esošām cenām, ar pozicionēt ļoti labi pelnīt. Mēs sagaidām, ka šī kompānija varētu nopelnīt no šī brīža kāds 50%, un ja alumīnijas cenas turpina rulēt, tad būs vairāk. Būs daudz vairāk. Plus šī kompānija jau ir ieguldījusi jaunā CapExā, un tā brīvā naudas plūsma tiks visticamāk izmantota atpērkot viņa akcijas, kas dos tādu vēl stiprāku ceļu vēju akcijas izaugsmē. Nākamā ideja. Mēs runājam par elektrifikāciju, kad ir nepieciešams, kad ir elektrība. Tu nevari lietot datu centru, ja tev nav droši elektrības pieslēgums. Un, kad runā par elektrību, ir jārunā par varu. Ir vadi, kas dod spēku datu centriem, visām elektriskām ierīcēm. Un mūsu jau vairāk pieredzējušie klienti ir visticamāk daudz reiz redzējuši šo grafiku, bet šī plaisa ir tas svarīgais elements, kad mēs esam jau posmā, kad pieprasījums pēc vara pārspēja mūs spēj to piegādāt. Un tā lieta ar varu, tur nav tā, ka trūkst varš, uzvan čomam, vecīt atved varu. Ja trūkst varš, piespiezot pogu, lai sāktu to procesu, lai attīstītu jaunu raktuvi, paiet 8 gadi. Kas ir 8 gadi? Tas ir kosmos, tas pat neeksistē. Un ar visām tām svārstībām, kas mums ir bijušas kopš Covid laiku, tās nepieciešamās investīcijas jaunās varu raktuvēs vienkārši nav notikušās. Vai krietni mazāk nekā ir nepieciešams. Un tas izveidos milzīgu iespēju. Kāpēc? Jo, ja pirms 100 gadiem varu raktuvēs tā koncentrācija bija starp 2 un 5%, tagad ir tuvāk pie 0,5%, 0,25%. Mums vajadzēs milzīgs kvantums varu, un katrā raktuvē mēs dabūjam 10 reizes mazāk nekā iepriekš. Tas ir milzīgs izaicinājums, un tā ir milzīga iespēja investoriem, kas spēj redzēt šo situāciju.
Un kas noticies? Varu iegādes kompānijām pašlaik ir tāds, šis ir zelta laikmets. Viņi ir vispelnošākā industrija visā pasaulē pašlaik. Bet vai cilvēki par to runā? Nē, viņi runā par Micron. Bet šīs ir labas maržas. Un mūsuprāt, viņas tikai paliks stiprākas. Un lielā investora nauda vēl nav sākus plūst uz šo nozaru. Tas pat nav sācies. Ir sācies iedarbināties, bet ir vēl daudz kapitāls, kas meklēs iespēju šeit pelnīt. Un bija svārstības var cenā, bet viņi turpina stipri augt. Un mūsuprāt, viennozīmīgi šis trends turpināsies uz augšu, līdz kamēr kaut kas ļoti mainīsies. Kā es minēju, mēs jau sen šo tēzi bijām identificējuši, bet ir svarīgi, kur tu esi pozicionēts, kurā punktā vienā tēzē. Un ar tēzēm, kas tikai sāk, kur daudz nepievērš uzmanību, ir izdevīgāk sākt ar tām lielām kompānijām, kur cilvēki domā, ir mazāk riskanti, ja es pamēģinu ieeju, es zinu, es vienmēr varēšu iziet. Un kad aug tā pārliecība, ka tiešām es vēlos būt tajā nozarē, tad investori meklē mazākas kompānijas, bet kam ir iespēja vēl vairāk augt. Un mēs darām to pašu. Kad mēs bijām ieguldījuši tajās lielās kompānijās, mēs esam tagad izgājuši, fiksējam peļņu, un tagad mēs skatāmies uz tām kompānijām, kuras turpmāk būs tie lielākie ieguvēji. Un mēs esam atraduši vienu šādu kompāniju diezgan nesen. Teiksim tā, ja tu gribētu atrast varu, kur ir laba vieta sākt meklēt, varbūt tur, kur apkārtnē ir raktuvs, vai varbūt pat tur, kur ir raktuve, vai bija raktuve. Un ir viena kompānija, kas pārņēma vienu raktuvi, kas bija beidzis strādāt. Viņi ļoti neveiksmīgi neuzturēja iepriekšējo ciklu. Vara cenas bija zemas, viņi visi aizvēra, un tad jauni īpašnieki pārņēma un tagad izvērtē to iespēju atvērt šo raktuvi un līdz ar to piespiežot pogu, attīstīt kaut ko pēc 2 gadiem, nevis pēc 8 gadiem. Un kā saka angliski, timing is everything. Un ja mūsu prognozes ar varu cenas izaugsmu izpildīsies pat puslīdz, tad viņi sāks ražot varu tieši tajā brīdī, kad cilvēki klups viens otram pāri mēģināt dabūt varu. Viņiem viss tur jau iebūvēts. Šī kompānija, kam pašlaik tirgus kapitalizācija ir pie 200 miljoniem, tur jau šajā projektā ir bijis ieguldīts 300 miljoni. Un es teikšu godīgi, ja to gribētu darīt šodien, skatoties uz inflāciju, tad to ciparu varētu dubultot. Tā kā pēc būtības mums pieder viens aktīvs, kas ir visticamāk tirgojas par 1/3 savu īsto vērtību, neskatoties uz potenciālu turpmāk. Komandas ir vienmēr spēcīgas, jebkurā nozarē. Šeit ir ļoti spēcīgs CEO, kas ir strādājis ar vienu lielu tirgus spēlētāju, Tech Resources, kur ir attīstījuši raktuvus. Un kas arī nozīmīgi ir šis gentlemans šeit, Stephen Mills, kas pārstāv to vietējo iedzīvotāju. Mēs viņus saucam par indiāņiem, bet Kanādā sauc par native peoples, kam pieder tā zeme un kas ir liela akcionāri šajā kompānijā. Un līdz ar to mēs redzam nulli risku, kad tie vietie teiks, mums šis nepatīk, jūs traipat dabu. Viņi ir gatavi, viņi saprot, ka šī ir milzīga iespēja viņa ciltī, viņa cilvēkiem. Un trešā lieta ir, kad iegulda kompānijās, sevi šādā fāzē, tur ir jābūt jaudīgi investori. Un iepriekšējais tirgus cikls izrakteņos no 2001. Gada līdz 2011. gadam, ja tu varēji to piedzīvot un iziet laicīgi, tie cilvēki, kas to izdarīja, nopelnīja milzīgu naudu. Un ko viņi darīja pa starpu? Viņi dibināja labdarības organizācijas, viņi lidinājās pa pasauli, viņi tusējās ar Billu Clintonu un baudīja dzīvi. Un tagad šie cilvēki, šie investori, kas pēdējā ciklā nopelnīja milzīgu naudu, viņi sāk atkal sēdēt pie galda. Viņi redz, ka tā iespēja, no kur viņi nopelnīja pēdējā ciklā pirms 20 gadiem, šie faktori sāk atkal atkārtoties un vēl jaudīgākā veidā. Kad aizvēra šo raktuvi, viss bija slikti, kopš tā laika tās metāla cenas ir stipri izaugušas. Tagad tā raktuve būs ļoti pelnoša. Viņi ir maziņi, bet tā koncentrācija, kas viņiem ir zemē, ir ļoti jaudīga.
Šīs ir detaļas, vienalga. Mēs saskatām, ka šī kompānija šajā ciklā varētu nopelnīt reiz 5 apmēram. Selkirk Copper Mines, Yukona, Kanāda, droša vide investīcijām. Trešā ideja. Latīna Amerika sāk mosties. Latīna Amerikā ir bijis politiskās pārmaiņas un ir tāda jauna uzņēmība, kaut ko darīt, kaut ko būvēt. Un ir bijis diezgan sāpīgi būt Latīņa Amerikas investors, sevišķi salīdzinot ar Amerikas biržas. Bet tagad rādās, ka relatīvi Latīna Amerikas tirgus sāk straujāk augt, vai akcijas sāk straujāk augt nekā Amerika. Un tas ir labs signāls. Ja skatās no 2025. Gada sākuma, Brazīlijas tirgus ir bijis viens no labākajiem pasaulē. Viņš ir pārspējis Ameriku, un viņš ir pārspējis arī cits attīstošās valsts indeks. Brazīlijā ir ļoti augsts likums. Viņas bija augstas, lai pasargātu viņu valūtu, lai nauda paliktu Brazīlijā. Bija arī augsta inflācija. Un kas ir tagad noticies, ir, ka Brazīlijā vismaz inflācija ir samazinājusies, un likmes joprojām ir augstas. Un ko tas nozīmē, ka centrālajai bankai būtu iespēja samazināt likmes un nebaidīties no vietējās inflācijas. Bet ko šī dinamika ir nodrošinājusi, ir tas, ka, ja tu esi turīgs brazīlietis, tu vari pelnīt 14%, inflācija ir 4, 14 mīnus 4 ir 10. Tu vari pelnīt 10% bez riska. Diezgan saldi. Un viņi nav stulbi. Un pārsvarā lielā nauda Brazīlijā vai nu sēž valsts vērtspapīros un pelna bez riska 10%, vai viņi ir bijis aizsūtīti uz Miami, kur viss Brazīlijas family offices uztur birojas un mājsaimniecības. Bet pasaules investori, kam mazliet citāks skats un stratēģija savā darbībā, ir sākuši diezgan nopietni ieguldīt Brazīlijā. Un tas īpatsvars no starptautiskiem investoriem Brazīlijas tirgū tagad ir lielāks nekā jebkad. Un mēs arī bijām daļa no tiem starptautiskiem investoriem, kur redzēja iespēju Brazīlijā. Mēs pirms gada vairāk mūsu brokastīs runājam par Brazīliju kā iespēju. Un tajā laikā esam nopelnījuši, un tajā laika posmā nopelnījām 55%. Tas nav slikti. Un kas nozīmīgi Brazīlijā, kad ļoti maz daļa no iedzīvotājiem, tikai 2% ir iesaistīti biržā. 2%. Un ņemot vērā, ka Brazīlijā ir ļoti strauji izaugušas digitālās platformas, vismaz tradicionālās bankas pakalpojumos, tad, ja šie cilvēki, kas ir tāda nosaucamā digital native paudze, sāk skatīties uz vietējo tirgu, tad tas varētu būt diezgan ietekmīgi Brazīlijas biržas kontekstā. Un ir signāli, ka tas tirgus pamostās. Bija pirmais IPO 5 gados Brazīlijā, kas rāda, ka cilvēki tomēr to uztver kā veidu, kā savākt kapitālu jauniem projektiem, jauniem biznesiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā birža kā tāda ir relatīvi maz salīdzinot ar IKP, kas nozīmē, ka ir rūms izaugt. Bet tomēr ir pietiekami liela likviditāte, ka tas nav kaut kāds mazs uzņēmums, mazs pasākums. Un kas ir interesanti, kad cilvēki runā par pasīvo investēšanu un kad jāpērk indeks, ir, ka daudzas biržas valstīs pelna vairāk nekā tie indeksi. Un šeit ir piemēri. Kad CME Group, kam ir preču tirgu biržas, ir vairāk pelnījis nekā S&P 500 pēdējos 20 gados Amerikā. Hongkongā tā atšķirība ir dūla, kad tu pelnījis 32 reizes vairāk 20 gados pērkot Hongkongas biržu, nevis Hongkongas indeksu. Londonā tu pelnījis 19 reizes vairāk pērkot Londonas biržu, to firmu, nevis Londonas indeksu. Tātad, saliekot šos konceptus kopā, kā izskatās Brazīlijas birža? Maržas viņiem ir fantastisks, reizinātājs viņiem ir salīdzinoši mazs,
kad salīdzinām ar citām valstīm. Un, ja mēs redzam, ka šis tirgus ir tagad pamodies, kad kuplinājās investoru interesi no ārzemēm, un kad ir liela iespēja, ka vietie sāks arī būt aktīvāki savā tirgū, tad, mūsuprāt, šī varētu būt ļoti interesanta investīcija nākamos pāris gados. Viņa ir smuki izaugusi, bet šis arī runā par to, kad mēs minējām iepriekš, kad mēs skatāmies uz tēzēm, un mēs konstanti mēģinām atrast, kas ir labāks veids, kas ir spilgtāks, dzidrāks veids, kā pelnīt no šīs tēzes. Mēs sākam ar Brazīliju, mēs veicam savu darbu, un esam izdomājuši, ka mūsuprāt, šis ir labākais veids, kā pelnīt no mūsu tās vispārējās tēzes. Un dažiem klientiem ir gan, dažiem ir tikai birža. Tā. Bonus. Runājot par biržām kā labu biznesu, mums ir viena kompānija portfeļos, kas kļūst ar vien lielāku un lielāku mūsu alokācijās. Ir kompānija, kas veido jaunu preču birzi, kas ir balstīts uz digitālo tehnoloģiju un visas tās labākās īpašības no blockchain, kas tomēr nav saistīts ar kripto. Un, kad mēs sākam pirkt šo kompāniju, viņš tirgojās par apmēram $12. Kad mēs viņu minējām septembrī, viņi tirgojās pie 30, un tagad viņi tirgojās pie 59. Šī ir kompānija, kam ir tirgus kapitalizācija apmēram 2,5 miljardi. Mēs domājam, ka šī kompānija var sasniegt 100-200 miljardus. Bonus. Tipiski mēs rādām mūsu balansēto stratēģiju. Šeit mēs dosim skatu uz mūsu izaugsmes stratēģiju, kur mēs esam ieguldīti. Mums joprojām patīk enerģētika, mums patīk metāli. Un šeit ir mūsu 3 jaunākās pozīcijas. Noslēdzot, mūsu misija ir pasargāt mūsu klientu kapitālu, atklājot jaunas iespējas nopelnīt milzīgu naudu nākotnē, vienmēr saglabājot likviditāti. Paldies jums par uzmanību. Gaidīšu jautājumus.